Sākam 5. treniņu. Iesildīšanās daļa uz laiku, tad 30 sekundes pildām vienu vingrinājumu, bez īpašām atpūtas pauzēm, pārējām pie nākošā vingrinājuma. Iesildīšanās daļā ir 7 vingrojumi. Un pirmais vingrojums – saliektas rokas elkoņos un tuvināsim elkonīšus kopā, īpaši nesaspringzinot, vienkārši uz izelpu. Elkonīšu kopā un vaļā, kopā un vaļā. 30 sekundes šāda te kustība, stāvot stingri uz pēdām. Pleciņi ir brīvi uz leju, nav sasprindzināti, neuzraujam uz augšu. Rociņas taisām kopā un vaļā. Ja nedaudz nogurstam, nolaižam rokas, nedaudz izkurinām, un pēc pāris sekundžu pauzītes turpinām atkal kopā un vaļā, kopā un vaļā, kopā un vaļā. Neuzraujot plecus, labāk tad rokas ir palaist nedaudz zemāk, ildot zemāk, lai nesasprindzinātu plecu joslu. Tik līdz 30 sekundes ir pagājušas, izpurinām rokas, pāris sekundžu pauzīte un noliekšanās sānis. Kājas ar plecu platumā, rokas brīvi gar sāniem, un mēs vienkārši sānis uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Noliecamies sānis un sānis. Neliecamies uz priekšu, nesaliecam muguru. Muguriņa taisna, kājas taisnas. Liecamies sānis ar bēderu. Arī 30 sekundes pildām vingrinājumu. Izelpa, tiecoties uz leju. Tik līdz izpildīts. Arī atbrīvojamies, pāris sekundīšu pauze. Un nākošais. Mums ir atkal rokas elkoņos, bet šoreiz kustība būs uz augšu. Un liekam klāt kājas, mierīgi uz vietas soļojot un rociņas izelpā. Iztaisnojot, ielpā atkal nolaižot lejā līdz 90 grādiem rokām. Un tad. Pleci nav sasprindzināti, nav uzrauti, kājas uz vietas strādā, bēdras ir stingrs, rociņas uz augšu un uz leju. Varam netaisīt līdz pilnam roku iztaisnošanas, pilnīgi līdz augšai, visam nedaudz, tā lai ir pleci mērti. Pēc 30 sekundēm izpurinām rokas, varam turpināt mierīgi kustību ar kājām, atbrīvojam plecus, atbrīvojam rokas un gatavojamies nākošam vingrinājumam. Kas ir? Mēs liksim soli šobrīd ar labo kāju uz priekšu un tāpat ar labo kāju solis uz atpakaļ. Tātad kustība ir uz priekšu un uz atpakaļ. Pamīšus labā kāja un pamīšus ar kreiso kāju. Liksim klāt rokas. Sākumā rokas ir priekšā, un tad mēs grūdīsim uz aizmuguri, tuvinot lāpstiņas, bet neuzraujot plecus. Un tātad. Izelpam. Ceļoties augšā, ielpa, taisot izputienu solīti.
pamīšus strādājam ar labo kāju uz priekšu uz atpakaļ un uzreiz ar kreiso kāju uz priekšu uz atpakaļ. Varam netaisīt izkritienu soli dziļu, varam pavisam nedaudz solīt uz priekšu, nedaudz iesēžamies celīšos, klāt un nedaudz uz atpakaļu un klāt. Negāžoties uz priekšu, noturot stingru ķermeņa korseti. Nesaspridzinām plecus un elpojam. Tiklīdz ir izpildītas 30 sekundes, atbrīvojamies, izpurinām kājas, izpurinām rokas un nākošais vingrinājums. Celsim kājas augstu, tāpat soļojot uz vietas, lēnām un mierīgi un liekam klāt plecu apjošanu. Tātad paceļam labo kāju plecu uz atpakaļu, paceļam kreiso kāju plecu uz atpakaļu un paceļam labo plecu uz priekšu, paceļam kreiso plecu uz priekšu. Ceļam kājas augstu, apjojam pleciņus. Nekur nav jāsteidzas, esam lēnām un mierīgi. Un arī 30 sekundes. Pleciņi brīvi. Ja nepieciešams, salēninām tempu, atceļam kāju, izaklojam plecu. Tas pats uz pretējo pusi. Pēc 30 sekundēm atkal izpurinām kājiņas, izpurinām rociņas. Pildām nākošo vingrinājumu, kas ir. Rokas celsim uz augšu, uz katru kāju kustību sānis. Tātad sānis nedaudz iesēžamies celī, otra kāja paliek taisni. Un augšā, un uz pretējo pusi. Sānis un atpakaļ. Sānis un atpakaļ. Rociņas uz augšu, nedaudz iesēžamies celītī, otra kāja paliek taisni izstiepta. Izelpa, liekot sānis, ieelpa, atgriežoties sākuma pozīcijā. Pleci nav sasprindzināti. Uz katru izelpu, uz katru roku nolaišanu, uz katru izelpu, plecus atbrīvojam uz leju. Ja nevaram izpildīt līdz augšai, rokas pavisam nedaudz paceļam un nolaižam. Un arī izkupienu solīt sānis varam netaisīt platu un dziļu, varam taisīt pavisam nedaudz. Tā kā nedaudz iesēžamies celītī, otru kājiņu paliek taisni. Neliela pašūpošanās un atpakaļ. Šūpošanās un atpakaļ. Pēc 30 sekundēm atkal purinām rokas, purinām kājas, atbrīvojamies un sagatavojamies nākošajam vingrinājumam, pēdējam, kas ir iesildīšanās daļā. Rokas paceltas virs galvas un ar rokām pieskarsimies papēdiņu. Tātad mēs kāju sagriežam nedaudz šķīvi un piesakam papēdiņu. Un augšā. Un ar pretējo. Kreisā roka labais papēdis, labā roka kreisais papēdis. Izelpa, liecoties ar rokām klāt pie kājas. Ja nevaram rokas vairs to turēt augšā, virs galvas, pūst piekusuši pleci, piekusušas rokas. Rokas varam turēt gar ķermeni, plaukstas
ir uz priekšu, skatās. Un tieši tāpat taisām piestienu kājiņai, neturot rokas virs galvas. Pēc 30 sekundēm atkal izpurinām rokas, izpurinām kājas un gatavojamies galvenajai daļai. Tātad sākam piektā treniņa galveno daļu. Būs nepieciešams krēsls. Krēslu vietā tāpat varam izmantot jebkuru paaugstinājumu. Krēsla augstumā, podesti, pakāpieni, palodzes, bet tā, lai ir ērti, brīva vieta apkārt šim te paaugstinājumam. Protams, vislabāk ņemt krēslu. Tātad katram ir savs krēsls. Veicam galvenās daļas visus vingrojumus. Pēc katra vingrojuma minūtes pauze. Izpildām kopējo vienu apli. Atpūtas pauze 2 minūtes. Un sākam otru apli. Tātad pirmais vingrinājums. Sēdus uz krēsla. Tātad smuki, stabili apsēžamies. Un kustība ar kājām. Mēs diezgan intensīvi soļojam, ceļot celīšus, mīksti noliekot kāju atpakaļ, lai nesanāk dauzīt ar papēdi. Pirkstaliņš, pilna pēda. Pirkstaliņš, pilna pēda. Un liksim klāt vēl rokas. Rokas saliecam elpoņos un iztaisnojam. Saliecam elpoņos un iztaisnojam. Kopā šādus te kāju veicam kādu kāju 25 reizes. Rokas brīvi izelpā un ieelpā. Izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa. Un ar kājām mēs soļojam. Muguri ir stingri taisni. Vēders ir sasprindzināts. Un noturam stingru ķermeņa augšdaļu. Ja nepieciešams, varam pasēsties dziļāk iekšā krēslā, atspiežot muguru pret tādu zveltni. Un tāpat mēs soļojam, vienkārši, lai noturētu taisnu ķermeņa augšdaļu. Soļojam, ievelkot elponīšus un iztaisnojam. Tātad atceramies par mīkstu kājas nolikšanu. Sākam noliekot kāju pirkstgaliņš, pilna pēda. Pirkstgaliņš, pilna pēda. Mēs sākam nolikšanu ar papēdi. Mēs sprindzinām plecus. Pleci ir brīvi, bet vēders ir sasprindzināts. Kad ir izpildīts 25 reizes ar katru kāju, nedaudz minūtes laikā atpūšamies, atbrīvojam kājiņas, varam nedaudz papurināt muskuļus, varam atkal nedaudz pārpildu rociņas papurināt. Un otrs vingrojums. Apsēžamies kārtīgi dziļi iekšā krēslā, muguru atspiežam pret tādu zveltni. Viena kāja ir saliekta celī, otru kāju mēs iztaisnosim ar nostieptu pirkstgalu un pievilksim klāt. Izstiepsim, pievilksim klāt. Izstiepjam, ierākam. Ar katru kāju 12 reizes. Izelpā iztaisnojam kāju, ieelpā saliecam. Izpildīts 12 reizes ar labo kāju, tas pats ar kreiso kāju.
Nostiepjam pirkstgalu un velkam kāju. Lai būtu nodarbinātas arī rokas mēs varam saliekt un uz katru kājas iztaisnošanu pacelt uz augšu un uz leju. Ja nogurst viena kāja pildot 12 reizes bez apstājas, mēs varam taisīt pamīšus. Labā un kreisā. Ja ir sajūta, ka vingrinājums ir nedaudz par vieglu, mēs varam pasēsties uz krēsla malas, taisīt šo pašu vingrinājumu, neatbalstot muguru pret atzvelti. Pleci nav saspridzināti, noturam stingru muguru, vēders ir stingrs. Izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa. Kāja nav jāceļ augstu, kāja ir jāiztaisno, jāsasprindzina un jānostiep pirkstgals. Tātad strādā mums kājas 4 galvenais muskulītes, nostiepjot, strādā ikla muskulis, liekot klāt rokas, strādā arī pleci un roku muskulīti. Muguras augšējā daļa, protams, arī. Tik līdz izpildīts 12 reizes ar katru kāju, minūtes, atpūtas pauze. Pauzītē purinām rokas, nedaudz papurinām kājas un gatavamies trešam vingrinājumam. Tāpat sēdus uz krēsla. Šoreiz atkal iesēžamies krēslā kārtīgi iekšā. Ar muguru atbalstāmies pret atzveltni, lai mugura ir taisna un nostabilizēta. Kājas ir priekšā, kopā. Kustība būs. Kājas atceļam no zemes, atveram un atkal aizveram. Nepieliekot pie zemes. Atveram un aizveram. Liekam klāt arī rokas. Rokas mēs atveram un aizveram. Tātad kājas vaļā, rokas vaļā. Izelpa. Šoreiz taisot visu ciet, ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Noturam stingru muguru, vēders ir sasprindzināts, kājām pirkstgali ir nostiepti, kājas ir sasprindzinātas, strādā kāju muskuļi, strādā rokas un izpildām 10 reizes. Ielpa, izelpa, ielpa, izelpa. Pēc 10 reizēm, minūtes pauze, izpurinām kājas, izpurinām rokas, atbrīvojam plecus. 4. vingrojums. Atkal apsēžamies uz krēsla malas, kājas, plecu platumā, stabili ar pēdām uz zemes. Mēs nedaudz piecelsimies un apsēdīsimies atpakaļ uz krēsla. Ja ir drošāk, varam pasēsties dziļāk, kājas pabīdot sev tuvāk. Tātad mēs pieceļamies un tāpat mierīgi apsēžamies. Mugura ir stingri taisna, pleci nav uzrauti, rokas var turēt priekšā saliektas.
celties uz augšu, apsēsties. Ja ir ērtāk, rokas var izstiept uz priekšu un arī celties un apsēsties, bet noteikti neuzvelc plecus. Tāpat, ja ir par vieglu, nemainot kāju pozīciju, mēs pieceļamies stāvus. Pieceļamies, saspridzinām kājas, saspridzinām sēžu un lēnām atkal. Liekot sēžu uz atpakaļu, mierīgi sēžamies iekšā krēslā un taisni. Kopā izpildām 12 reizes. Izelpa, ieelpa. Izelpa, ieelpa. Noturam stingri taisnu muguru, kājas ir sasprindzinātas, pleci nav uzrauti. Un pilna pēda visu laiku tiek balstīta uz zemes. Nestāvam uz iekšmalas, uz ārmalas, pilna pēdiņa visu laiku. Un varam pat necelties pilnīgi uz augšu, nedaudz pieceļamies, turot iesēdienu celīšos. Un atpakaļ. Pieceļamies un atpakaļ. Pleci brīvi. Nav uzrauti. Tiklīdz ir izpildītas 12 reizes, mēs atkal purinām kājas, purinām rociņas. Un gatavojamies pēc minūtes pauzes nākošam vingrinājumam. Turpinām ar 5., 6., 7. vingrinājumu galvenajā daļā. Tad mēs ceļamies kājās un pieturoties pie krēsla atzveltnes. Mēs varam iet krēslam aizmugurē, ar abām rokām turēties pie krēsla atzveltnes. Mēs varam iet sānis un pieturēties tikai ar vienu roku. Tad vingrinājums šoreiz ir stāvēšana uz papēžiem. 15 reizes. Tad mēs turamies pie atzveltnes. Kājas ir nedaudz šārāk par plecu platumu. Un nostājamies uz papēžiem, pirkstgalus velkot sev klāt. Noturam nedaudz. Un atkal atgriežamies sākuma pozīcijā uz pilnas pēdas. 15 reizītes kopā. Neuzraujam plecus. Pleciņi ir brīvi. Un atpakaļ. Nostājamies uz papēžiem. Un atpakaļ. Uz papēžiem. Un atpakaļ. Ielpa. Izelpa. Ielpa. Un izelpa. Noturam stingri ķermeņa augšdaļu. Pēc 15 reizēm izpurinām kājas, minūtes, atpūtas pauze. Turpinām ar 6. vingrinājumu. Tieši tāpat varam ar abām rokām turēties pie atzveltnes, vai tikai ar vienu roku. Kājas paliek nedaudz šārāk par plecu platumu, tieši tāpat kā iepriekšējā vingrinājumā, bet šoreiz mēs pacelsimies uz pirkstu galiem. Paceļamies uz pirkstu galiem, nedaudz saspringzinām kājas, nedaudz noturam, un atgriežamies sākuma pozīcijā. Lēnām un mierīgi. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Lēnām mierīgi. Uz pirkstu galiem stāvam uz visiem 5 pirkstiem un uz pēdas priekšējās daļas, lai nav tā, ka mēs stāvam tikai uz lielā pirksta vai tikai uz mazā pirkstiņa pēdas izvēršot uz ārpusi. Stabili uz pilnas priekšējās pēdas daļas. Uz augšu un uz leju. Ja mēs nevaram tik augstu pacelties,
Visam nedaudz atraujam papēdi no zemes. Un atkal klāt. Nedaudz uz augšu. Un uz leju. Arī 15 reizes kopā. Lēnām un mierīgi. Pēc 15 reizēm izplatām kājas. Un pēc minūtes pievēršamies 7. vingrinājumam līdzsvara noturēšanai. Sākumā varam mēģināt turēties pie krēsla atvēlnes ar vienu roku. Ja tomēr līdzsvars zūd vairāk, turamies ar abām rokām. 30 sekundes nostāvam uz vienas kājas. Šoreiz man balsta kāja kreisā kāja. Es labo kāju atceļu no zemes. 30 sekundes turam līdzsvaru. Ja ir par vieglu, mēs atraujam roku un stāvam 30 sekundes turot līdzsvaru. Ja ir grūti saliekot kāju turēt uz aizmuguri, mēs varam kāju pacelt nedaudz uz augšu, vai pavisam nedaudz atcelt no zemes, visam nedaudz saliekt celītīgi. Ja mums zūd līdzsvars, turamies ar roku pie atvēlnes. 30 sekundes stāvam ar vienu kāju, nesasprindzinot plecus, nepaliekot šķīvi, stāvam taisni, brīvi. Pēc 30 sekundēm izpurnām atkal kājas un mainām puses. Es stāvu šoreiz uz labās kājas, pilna pēda uz zemes, lai atkal nav uz iekšmalas vai ārmalas. Un atrauju kreiso kāju no zemes, ja nepieciešams, arī roku maņam nost no atceltnes un turu 30 sekundes līdz. Tāpat varam ar abām rokām turēties lielākam atbalsta laukumam un atceļam kāju. Un turām līdzsvaru. Mierīgi elpojot, vēlams saspringzinot vēderu, noturot stingru muguru un turām. Pēc 30 sekundēm ar pretējo kāju mēs atkal izpružinām kājas un minūtes atpūtas pauze. Tad 8. vingrinājums. Sēdus atkal uz krēsla. Un elkoņu tuvināšana celi. Pamīšus mēs varam strādāt, tad rokas ir aiz galvas. Kājas ir saliektas. Šobrīd ar pēdām stingri uz zemes. Un labo elkoni tuvinām kreisajam celim. Kreiso kāju atceļam un veicam griezienu ar vēderu un tuvinām elkoni celim. Spats uz pretējo pusi. Veicam griezienu ar vēderu. Ceļam kāju un pieskaramies ar elkoni celīti. Izelpa un ieelpa. Izelpa un ieelpa. 12 reizes ar katru kāju. Ja nogurst rokas vai vingrinājums šķiet par sarežģītu, mēs ar vienu roku pieturamies pie krēsla un strādājam 12 reizes tikai ar vienu pusi. Tātad labā roka šobrīd aiz galvas un pieturoties ar kreiso roku pie krēsla, mēs ar labo elkoni mēģinām aizskart celi kreiso. Vingrinājums vēdera muskuļiem. Veicam pagriezienu ar vēderu, ne tikai ar galvu, ne tikai ar roku. Tāpat strādā arī kāja. Mēs kāju atceļam no zemes un atkal pieliekam. Tas pats 12 reizes uz pretējo pusi.
ar labo roku turos pie krēsla, kreisā roka aiz galvas un tuvinu elponi labajiem celiem. Pēc 12 izpildītām reizēm, minūtes atpūtas pauze, pārkļojam pleciņus, izpurinām kājas un ievēršamies nākošajam vingrinājumam. 9. vingrinājums. Apsēžamies kārtīgi krēslā, muguru atbalstām tāds veltne, kājas iztaisnojam un plati. Labo roku paceļam virs galvas un mēģināsim ar labo roku aizsniegt kreisās kājas pirkstgalus. Kreiso kāju mēs atceļam no zemes un ar labo roku mēs lieksimies klāt pirkstgalam. Izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa. Tas pats uz pretējo pusi. Ja nepieciešams, ar roku pieturamies pie krēsla, abas kājas izstieptas, kreisā roka uz galvas un mēģinām aizsniegt kājas, labās kājas pirkstgalu. Strādājam ar vēderu, mugura var nedaudz nopaļoties, bet visa savilkšanās ir ar vēderu muskuļiem. Ne tikai mēs liecam roku vienkārši klāt kājai, bet ar vēderiņu strādājam. Ja nevaram aizsniegt kājas pirkstgalus, viss ir kārtībā, mēs nedaudz paceļam kāju, varam nedaudz saliekt celītī. Vienkārši veicam slīpu, pagriezienu ar labo roku uz kreiso pusi. Kāju pie zemes pieliekam mīksti. Desmit reizes ar katru pusi, tad varam pildīt 10 reizes pēc kārtas. Tikai labā roka kreisā kāja, pēc tam 10 reizes kreisā roka labā kāja, vai arī pildīt pamīšus. Labā kreisā un kreisā labā. Arī vingrinājums vēdera slīpajiem muskuļiem. Strādājam ar vēderu, vēderu vajadzētu just. Strādājam ar kājām, kāja tiek atcelta, nostiepta, strādā kāju muskuļi un strādā roka ar plecu un muguras augšdaļu. Tātad pēc 10 reizēm ar katru kāju, minūtes pauze. Tātad 10. vingrinājums, turpinām sēdus. Variants 1, kas ir nedaudz sarežģītāk. Tāpat trenējam vēdera muskuļus, notarbinām kājas, bet primāri vingrinājums ir vēdera. Tātad ar rokām turamies pie krēsla, turamies aptuveni 6 pusē, ne aiz muguras, priekšpusē. Atliecam muguru, taisnu, noturam, kājas ir izstieptas un saliecot ceļos, mēs vilksim kājas klāt pie zoda un atkal iztaisnosim. Izelpa, pievelkot kājas, saliecoties klāt un ieelpa, nedaudz atkal atmutoties. Noturam stingri muguru. Vingrinājums jāizpilda 10 reizes, bet muguru turam stingri, lai jostas daļa neieliektos. Ja vingrinājums ir par sarežģītu, variants 2, mēs nedaudz
balstām muguras augšdaļu pret atsveltni un kājas mazāk ievelkam klāt. Tātad mugura joprojām ir stingra, taisna, neieliecot jostas daļu, nenopaļojot muguras augšdaļa. Tātad ar lāpstiņām balstāmies pret krēsla atsveltni, kājas taisnas, pievelkam klāt, iztaisnojam, noliekot pie zemes. Pievelkam klāt, iztaisnojam, noliekam pie zemes. Un pēdējais variants, kā pildīt šo vingrinājumu, tāpat turamies aptuveni 6 rajumā pie atzeltnes, pavisam nedaudz atceļam kājas, ievelkam, nolaižam atpakaļ. Muguru neliekot uz aizmuguri. Tātad sēžam uz krēsla, mugura stingra taisna, mēs ievelkam kājas un nolaižam. Ievelkam un nolaižam. Vēders strādā tieši tāpat, ka vēders ir saspridzināts, pleci nav uzrauti, pākam kājas klāt un nolaižam pie zemes. Pēc 10 reizēm atkal ir minūtes pauze, kur mēs mierīgi pakustinām ķermeni uz vienu pusi, uz otru pusi, atbrīvojamies un gatavojamies nākošajam vingrinājumam. 11. vingrinājums. Sēžam stabili uz krēsla un kājas apļošana. Tātad šoreiz apļošu labo kāju. Ar rokām turamies pie krēsla. Kreisā kāja uz pilnas pēdas stabili uz zemes. Labā kāja nostiep virsgalā, sasprindzināt, nostiep virsgals un veicam aplīšus, 5 aplīši uz ārmalu un 5 apli uz iekšu. Tātad 10 reizes kopā ar vienu kāju. Kāja ir nostiepta un veicam aplīšus. Tātad ir izpildīts 10 reizes ar labo kāju, kāju saliecam, celī, balsts uz pilnas pēdas, nostiepjam kreiso kāju, virsgals uz priekšu un atkal 5 reizes mēs apļojam kāju uz iekšmulu un 5 reizes uz ārmalu. Plecus neuzraujam, nesasprindzinām. Elpojam muguri. Ja ir ērtāk, varam apsēsties krēslā dziļāk, atspiesties pret atsveltni un kāju neatceļot tik augstu no zemes, pavisam nedaudz aplīšus lejā maisīt. Bet nesaliecot kāju celī. Mēs taisām apļus, kāja ir nostiepta un sasprindzināt visu laiku. Lai nav tā, ka ejot uz leju, saliecam kājā un atkal iztaisnojam. Kāja ir iztaisnota un taisām aplīšus. Varam taisīt maziņus aplīšus. Un tas pats ar pretēju kāju. Iztips un aplīš. Vēders ir sasprindināts un pleci ir brīvi. Pēc 10 reizēm ar labo kāju ar kreiso kāju, minūtes atpūtas pauze, izpilnām kājas, un nākošais vingrinājums. Viena kāja atkal ir saliekta celī, ar pilnu pēdu uz zemes balstās, ar rokām turamies pie krēsla, un vienu kāju mēs atkal izstiepjam, virsgals ir nostiepts, nesaliecot celītī, un kāju virsā sānis un klāt. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Kāja ir nostiepta,
jūtam, kā strādā kājas muskuļi, un arī 10 reizes ar vienu kāju un 10 reizes ar otru kāju. Varam kāju neizvērst tik ļoti uz sānu, tik cik atļauj pulžas locītava. Pavisam nedaudz, kaut vai krēsla līmenī. Sānis, var. Sānis, var. Lēci nav sasprindzināt, muguru nav uzrauta. Kad ir izpildīts 10 reizes ar katru kāju, kājas atkal atpūtinām, izpuļinām un 1 minūtes pauze. Un tātad pēdējais 13. vingrinājums galvenajā daļā. Atkal balstāmies ar rokām krēslu. Rokas ir apvērs sēžas rajonā, neliekam aiz muguras, šeit pat sānis. Muguru pavisam nedaudz taisnu atliecam, kājas mēs izstiepjam uz priekšu un kustināsim šķērītē 10 reizes ar katru kāju. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vēders ir sasprinddzināts, pleci joprojām nav uzrauti. Ja ir ērtāk, varam muguras augšdaļu, tad lāpstiņas atbalstīt pret krēsla atzveltni un pildīt šo te pašu vingrinājumu. Kājas ir nostieptas un vēders ir stingrs. Varam arī apsēsties dziļā krēslā, lai kājas ir vairāk balstītas pret krēslu, atceļam un pavisam mierīgi, lēnām kustinām šķērītē. Pleci nav uzrauti, vēders ir sasprinddzināts un kājas strādā. Elpojam mierīgi. Līdz ir izpildīts 10 reizes ar katru kāju. Atpūtas pauze 2 minūtes. Šie 13 vingrinājumi bija galvenās daļas pirmais aplis. Un pēc 2 minūšu atpūtas pauzes mēs atgriežamies pie pirmā vingrinājuma un izpildām otru apli. Tad, kad ir izpildīta visa galvenā daļa, 2 apli tātad, mēs varam pievērsties atsildīšanās daļai. Atsildīšanās daļa pēc 5. treniņa galvenās daļas, joprojām izmantojot krēslu, sēdus. Šobrīd sēžam uz krēsla malas, pilnas pēdas balstītas pret zemi, kājas ir plecu platumā. Kreisā roka šobrīd ir nolaista par sānu, ar labo roku virs galvas. Mēs liecamies uz kreiso sāniņu, izelpā, nedaudz noturam, ceļamies uz augšu. Nolaižam roku par sānu, paceļam kreiso, liecamies sānis, nedaudz noturam un atpakaļ lejā. Izpildām vingrinājumu 2-3 reizes, arī savu spēju robežās. Liecamies tik tālu, lai būtu ērti, lai mēs pastieptu roku, muguru, sānu muskulīšus. Izelpa, turamies, lēnām iztaisnojamies, rocam lejā un stiepšanās vingrinājumā visas kustības pildām lēnām, bez steigas, mierīgi.
Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Un izelpa. Nākošais vingrinājums. Apsēžamies krēslā dziļi, atspiežam muguru pret krēslā dzeltni, pēdas joprojām plecu platumā, stabili ar pēdām uz zemes. Un atveram vaļā krūtis, plecu uz leju un saliekam rokas aiz muguras. Nedaudz noturam, atlaižam vaļā un atbrīvojam. Arī izpildām 2 līdz 3 reizes ļoti lēnā tempā. Ieelpa, pleci uz leju, noturam, skaitot 7 līdz 10. Un pleciem brīviem, joprojām rokas liekam uz aizmuguri, noturam, pleci ir vērsti uz atpakaļ, nav uzrauti uz augšu, nav uz priekšu, viss ir vaļā, noturam un atbrīvojam rokas ar sāniem. Tātad rociņas aiz muguras. Mēs varam sakrustot vai salikt vienkārši sānis. Tad veram vaļā un liekam uz aizmuguri. Ja neizdodas rokas aizsniegt, mēs vienkārši pastiepjam rokas nedaudz uz aizmuguri. Varam pastiept, varam sākt. Turam un atbrīvojam. Vaļā, pleci uz leju un uz aizmuguri. Pēc vingrinājuma arī izpurinām rokas un bez īpašām atpūtas pauzēm pildām nākošo vingrinājumu. Sēdus atkal uz krēsla malas. Kājas ir nedaudz šaurāk par pleciem. Pilna pēda uz zemes. Un pastiepjamies uz augšu. Ieelpa. Un izelpā ejam uz leju, rokas iet ar sāniem, ritinām muguru, līdz gandrīz guļas pozīcijai uz kājām virsū. Rokas gar sāniem ir brīvas pie zemes un ar apaļu muguriņu, tā kā apguļamies virsū kājām. Noturām. Un lēnām apļaujot muguru, ceļamies atkal sēdus. Arī izpildām 2 līdz 3 reizes. Stiepjamies lēnām uz augšu, ieelpa. Un izelpām. Rokas liekam uz leju un apļaujam muguriņu. Noturam. Un apļaujot muguru, ceļamies augšā, izapļaujot plecus. Nākošais tāpat sēžot. Kreiso roku uzliekam uz augšstilba, ar labo roku griežamies sānis un mēģinām aizskart, ja ne kreiso elponi, tad, piemēram, krēsla atzdēltne, tāda savērpšanās sānis, noturam pozīciju, skaitot līdz 10. Un tāpat lēnām nākam atpakaļ un iztaisnojamies. Labā roka uz labā augšstilba, ar kreiso roku savērpamies sānis. Ja varam, aizskaram
krēsla atzveltni, noturot šādu pozīciju. Ja ne, aizskaram labo elponi un turam šādu te savērpšanās stāvokli. Turpinām ar nākošo vingrinājumu. Stiepsimies ar roku, savēršot ķermeņa augšdaļu. Kreisā roka šobrīd atbalstīta pret augšstilbu. Un ar labo roku stiepjamies pāri, savēršot arī ķermeņa augšdaļu. Mēģinām aizsniegt krēsla atzveltni. Ja neizdodas aizsniegt krēsla atzveltni, vismaz kreisais elponis. Un tātad mēs pastiepjamies, noturam pozīciju. Turam. Nesaspringzinām plecu, neuzraujam. Un tāpat lēnām. Nākam atpakaļ, lēnām. Labā roka uz labā augšstilbu. Un ar kreiso roku lēnām ejam pāri. Pagriežot arī ķermeņa augšdaļu, pagriežot vēderu, muguru. Neuzraujot plecus. Un noturam pozīciju. Skaitot līdz 7, 10. Un tāpat lēnām nākam atpakaļ, nesaspringzinot plecus. Elpojam līdzi, uz katru izaugu atbrīvojam plecus. Izpildām vingrinājumu 2 līdz 3 reizes uz katru pusi. Mugura ir stingra, taisna, nav nopaļota, sēžam stabili. Un tātad visas kustības lēnām un plūstoši. Ļoti labi. Nākošais vingrinājums. Atcelsim kāju un turēsim kāju zem ceļa. Tātad mēs paceļam kāju, ievelkam savu kāju un turam zem ceļa. Otra kāja stabili uz zemes, pleci brīvi lejā, nav uzrauti un turam kāju sev klāt. Varam necelt tik augstu, varam arī zemāk. Varam nepievilkt pavisam klāt pie ķermeņa. Pastiepam nedaudz kāju. Mugura taisna. Nesabrūkam. Neuztaisām kūkumiņu. Turamies stingri taisni. Noturam kāju, skaitot aptuveni līdz 15. Lēnām laižam uz leju. Ja nepieciešams lielākam balstam, varam apsēsties kārtīgi krēslā un atbalstīt muguru pret atzveltni. Un arī paceļam kāju, turam kāju zem ceļa un ievelkam sev nedaudz tuvāk klāt. Turam. Pleci nav sasprindzināti, nav uzrauti uz augšu. Elpojam mierīgi. Pastiepjam kāju. Kāja ir brīva. Turam tikai ar rokām, pašu kāju neturam. Un tāpat mierīgi nolaižam uz leju. 2 līdz 3 reizes ar katru kāju. Un pēdējais vingrinājums, apsēžoties atkal uz krēsla malas. Kreisā kāja balstam, stingri stabili uz zemes. Labo kāju varam ņemt pie potītes, varam ņemt pie pēdas virspuses, pie pirmsgaliem un nedaudz paliekam uz atpakaļu. Tātad saliekam kāju celītī un noturam šādu te saliektu kāju. Pleci ir vaļā, mugura taisna, nav uzrauti un turam kāju pie pirmsgala. Tāpat skaitot līdz 15. Lēnām atbrīvojot, laižam kāju pie zemes un mainām puses. Tātad varam turēt pie potītes.
nedaudz saliecam kāju, lai mēs jūtam. Jājūt ir kā stiepjas augšņoba, priekšējie muskuļi. Labā kāja stabili uz zemes. Ar kreiso roku turam kreiso kāju. Kāja ir brīva. Un it kā papēdi mēs jūtu klāt pie sēžas. Turam. Varam turēt pie potītes. Varam turēt pie pirksgaliem. Un lēnām un mierīgi atpaižam. Izpildot katru pusi līdz 3 reizes. Ar šo vingrinājumu mēs nobeidzam